Cilvēki aplami uzskata, ka gaļa ir sātīgāka par zivīm. Visiem ir zināms, ka gaļa un zivis ir olbaltumvielu avoti, taču, kad cilvēkam piedāvā izvēli, lielākoties izvēlēsies gaļu, īpaši runājot par vīriešiem. Viņam liekas, ka gaļa būs sātīgāka un dos vairāk spēka. Šis viedoklis ir aplams, jo jūs jau zināt, ka gaļa un zivis satur aptuveni vienādu olbaltumvielu daudzumu. Taču atšķirība ir taukos. Jo vairāk būs tauku, jo sliktāk sagremosies gaļa. Un tāpēc subjektīvi cilvēks jutīs tādu smagumu kuņģī, un ka gaļa tur ilgi stāv un iet pa gremošanas traktu, bet tas ir tikai smagums. Tas nenozīmē, ka cilvēks no tā kaut ko pilnvērtīgi saņem. Atcerieties, ka mūsu šūnu apvalki sastāv no taukiem, tāpēc tauki mums ir vajadzīgi. Daļu no šiem taukiem mēs varam sintezēt paši, bet kaut kādus citus īpašus mums ir jāsaņem tikai no uztura. Un tas attiecas tieši uz taukiem, ko satur jūras zivis un jūras produkti. Kāpēc mēs paši nevaram sintezēt šos taukus? Ļoti vienkārši. Dzīve taču ir radusies okeānā, un evolūcijas procesa visi dzīvi organismi dzīvoja jūras ūdenī un visu laiku saņēma šos taukus gatava veidā. Jūras organismi sagremoja aļģus, jūras produktus, zīvis, varbūt pat jūras zīvis, un visi šie produkti saturēja īpašus taukus. Un ko mums dod šī informācija? Mums ir jāsaprot, ka salīdzinoši ar to periodu, kad dzīvie organismi dzīvoja okeānā, mūsu dzīve uz sauszemes ir ļoti īsa. Un tāpēc mēs neesam iemācījušies sintezēt šos taukus, ko mums deva okeāns. Katru dienu mums ir jāatcerās sava izcelsme, sava pagātne, okeāna pagātne. Un pēc iespējas ir jālieto jūras zīvis un jūras produkti. Bez šiem taukiem mūsu šūnas vienkārši nevar normāli funkcionēt. Jo tad, kad šie tauki no zarnām nokļūst asinīs, tie iebūvējas mūsu šūnu apvalkos, un jau tur no tiem sintezējas īpaši šūnu hormoni, kas pārvalda dažādu audu, organu un sistēmu darbu. Piemēram, mūsu sirds asinsvadu sistēmā no jūras taukiem, ko sauc par omega-3, sintezējas vielas, kas samazina asins recēšanu, veicina asinsvadu paplašināšanos, un tāpēc ļoti pozitīvi iedarbojas uz sirdsdarbību, nomierina sirdi un pazemina asinsspiedienu. Bet tas ir runāt tikai par sirds asinsvadu sistēmu. Šie tauki, īpaši omega-3, ir vajadzīgi arī citām sistēmām un orgāniem, īpaši imūnējai sistēmai un mūsu smadzenēm. Ja mēs lietojam gaļas produktus un saņemam taukus no gaļas produktiem, tad mums ir obligāti tas ir jākompensē ar jūras taukiem. Bet, ja mēs nesaņemam jūras taukus katru dienu, tad mūsu šūnu apvalki pakāpeniski zaudē omega-3 taukskābes, un mūsu šūnās šo vietu aizņems citi tauki no gaļas.
bet no gaļas taukiem sintezēsies pavisam citi šūnu hormoni, kuri gluži otrādi veicina asins recēšanu, asins sabiezēšanu, paaugstinās arteriālu spiedienu un sirds uzbudamību. Un tāpēc par jūras taukiem, par omega-3 taukskābēm mums ir jāparūpējas katru dienu. Lai saņemtu omega-3 taukskābi, katru dienu mums ir jāēd zīvis un jūras produkti. It kā pareizi, bet tomēr. Kā tas iznāk, ka dietologi aizmirst to, ka omega-3 taukskābe pieder pie poli nepiesātinātiem taukiem. Ko nozīmē nepiesātinātie tauki? Tas nozīmē to, ka šiem taukiem ir brīvas saites, turklāt vairākas poli, un šīs brīvas saites var piesātināties ar skābekli, tātad oksidēties, saskāpt. Un faktiski tad, kad skābeklis pieķērās šim brīvajām saitēm, jau veidojas pavisam cita viela, pavisam citi tauki, kuri mums nav vajadzīgi. Un tāpēc mums ir jāsaprot, ja omega-3 ir poli nepiesātinātie tauki, tas nozīmē to, ka ilgstoša glabāšana jau piesātina taukskābes ar skābekli. Termiskā apstrāde padara to vēl ātrāk. Bet ko daram mēs? Vai tad mēs lietojam svaigas, jēlas zivis? Nē, vai nu grillējam, cepam, dažreiz varbūt vārām, bet tā vai citādi termiski apstrādājam. Un tad iznāk, ka rezultātā mēs nesaņemam omega-3, ka gala produktu mēs saņemam pilnīgi citu vielu, kura faktiski ir kaitīga mūsu veselībai. Un šo vielu zinātnieki sauc par kancerogēnu vielu, tad tādu, kura var izraisīt onkoloģiskos procesus. Un tāpēc tas ir izņemts no konteksta, ka mums katru dienu ir jāsaņem jūras produkti. Ja mēs dzīvotu kaut kur Japānā un katru dienu būtu pieejamas svaigas zivis, tad viss būtu kārtībā, jo varbūt jūs nezināt, bet Japāņi negatavo zivis, neapstrādā termiski. Viņi ēd zivis svaigas, un līdz ar to arī saņem šis taukskābes. Bet līdz mūsu galdam zivis svaigā veidā nenonāk. Savādāk mēs ar jums varam saindēties. Pat sasaldētas zivis, ja ilgstoši šis zivis glabājas saldētāvā, mēs varam pasargāt tikai no baktērijām, bet ne no skābekļa. Un tāpēc runāt par omega-3 taukskābēm mums nav citas izējas, kā lietot zivju eļļu kapsulās.